Latvijas tālākajā dienvidrietumu punktā Lietuvas pierobežā atrodas Dunikas pagasts, bagāts ar vēsturi un tradīcijām. Pavasarīgā maija sestdienā pagasta administratīvajā centrā Sikšņu ciemā pie bijušās skolas ēkas pulcējas ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes, lai piedalītos nozīmīgi vēsturiskā pasākumā. Pie bijušās skolas ēkas svinīgi tiek atklāta piemiņas plāksne 14 pagastu iedzīvotājiem, kuri 1941. un 1949. gadā tika izsūtīti uz Sibīriju un kuriem nebija lemts atgriezties dzimtajā zemē. Tad mēs sveic šo piemiņas zīmi dubnicniekiem, kas nomocīti Sibīrijā, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Lūdzam sveiti mūsu zemi un tautu, valsts, mūsu Dunikas pagastu. Sargā mūs no kara netaisnām varām, asins izliešanas. Sveiti mūs ar tavu mieru, lai droši varam skatīties nākotnes virzienā un paļauties uz tavu sargāšanu, lai vienmēr meklējam tavu sveitību. Piemiņas plāksne ir grobīnieces Annas Liepiņas pēdējā vēlēšanās saglabāt atmiņas par šiem cilvēkiem, lai mūžīgi viņu mājas būtu Dunikā. Šo viņas vēlmi īstenojuši piederīgie Sūnu un Vārnu dzimtas. Mēs tikai realizējam to, ko mums mūsu tantes, krustmātes un mammas ir teikušas un tētis. Jā, tā kā tur par to, un tas vienmēr mums atgādināts ir, kad palika vecmamma, palika brālis Sibīrijā bez kapavietas sasalumā, kur zemi var izdarīt līdz metru dziļumā. Un šeit būs tā vieta, kur varēs viņu gars piesieties šeit. Šeit viņi būs mājās. Šeit stipri cilvēki ir un noteikti, ka tas Latviju gars neizdzisīs šeit. Tā sanāca, ka bērnībā es diezgan daudz laika pavadīju tieši ar vecvecākiem. Un abi viņi bija izsūtīti. Un tādu tradicionālu bērnu stāstu vietā man ļoti daudz bija stāstu par Sibīriju. Es tiešām domāju, ka šī būs tā vieta, kuru zīmīgos datumos vienmēr šeit būs ziedi un svecības un godināsim tos, kas sekos. Piemiņas plāksne veidota no nerūsējoša tērauda, kuršu saktas veidolā. Tās autors ir tēlnieks Ģirds Burvis, ar saknēm Dunicnieks. Es atcerējos senās arī mūsu kuršu tradīcijas, kad mēs aizgājušiem devām līdzi kapā, lai viss būtu pagodam, arī šīs vērts lietas, šīs saktas un piederumus. Un es domāju, ar šo kuršu saktu mēs atdodām godu tiem, kas palika Sibīrijā. Piemiņas plāksnes atklāšanas pasākumā izskan skaudri atmiņu stāsti par izsūtīšanu un dzīvi Sibīrijā, gan pašu piedzīvotie, gan vecvecāku stāstītie. Vecmāma, kas arī bija Sibīrijā, teica par to, ka to visu vajag pierakstīt un tiešām bija tāda kā dienas grāmata, tad bija tiešām aprakstīti visi tie notikumi par to, kā sevišķi tie pirmie gadi izsūtījumā, kas bija tiešām, atceros, tie stāsti bija diezgan šaušulīgi, par to, ka bija jāiet zvejot zivis un ka uz mājiņu bija viena zābeki un ka tie, kas atnāca, novilka, tie, kas beidza, novilka zābaks, izlēja ūdeni, atdeva nākošiem gumijas zābaks ziemā un gāja uz to zveju. Vēsturi nedrīkst aizmirst, un šī piemiņas plāksne ir dzīva, jo dzīvi ir iegravēto cilvēku piederīgie. Tā būs nozīmīga piemiņas vieta Dunikas pagasta ļaudīm, atzīst novatvietniece un senlietu krātuves lauksargi vadītāja Ausma Padalka. Arī nākšu šeit nolikt ziedus, jo mans onkulis, mans mammas brālis tika iesaukts Vācijā leģionārā un no Vācijas neatgriezās. Tā kā daudz mums ir tādi, kuri arī ir izmētāti pa pasauli, kuri jāpiemina. Šī piemiņas zīme kopš šī brīža ir spogulis. Spogulis, kurā katram ieraudzīt to, cik katrs viens to mēs esam vai neesam izauguši līdz šeit minēto personu un personību iekšējam lielumam, garīgam brīdumam un neatkarības apziņai. Otrkārt, šī piemiņas zīme ir kā akumulators, kurš dod spēku tajos brīžos, kad mums šķiet, ka spēka vairāk nav. Un treškārt, šī piemiņas zīme ir kā pieturas vieta, kur steigā apstāties
un saprast un apjēgt mūsu dzīvē, mūsu tautā un mūsu valstī pašas svarīgākās lietas. Mēs esam viņu pēcnācēji, viņu mantinieki. Mēs nevaram viņus augšām celt, bet mēs varam tālāk nest viņu pārstāvētās vērtības. Un viena no tām ir mums Dieva dotā un uzticētā Latvijas valsts.